27. februāris. Tur nepārāk lielā tālumā Babītas ezers. Šitā ir bijusi Izpuņupe. Tātad šobrīd es esmu Izpuņupes gultnē. Lūk. Lūk. Tur Lielupe. Kādreiz bija savienojums šim Izpuņupes galam ar Lielupi. Tagad šoseja. Bez caurteces. Lūk. Lūk, Nāburgs jūras. Mēģina izmānīt raudiņu. Es dabūju vienu raudiņu un uzliku kā dzīvo ēsmu, lūk, šeit. Šeit uz tādu tā kā pagriezienu. Nē, nosauksim šo par ragu. Lūk. Nu, parādīšu jums, kā tā lieta notiekās. Mana jaunā ziemas makšķerīte. Lūk. Lūk. Kā tas notiekās. Un gaidām 5, 7, 10 sekundes. Neskaitam, protams. Protams, šodien jāizmēģina šie vieglie mānekļi. Lūk. Un interesanti, es dziļumu nenomērīju. Bet šķiet, ka te ir kādi 7, 8 metri, man šķiet. Vēlāk noskaidrošu. Dziļumā es neiešu. Līdākām jābūt vairāk jāturās pie piekrasti, kur sīkās zivtiņas. Fēnas polīte. Es esmu ļoti apmierināts. Ļoti apmierināts. Makšķerēšana ir gan vienmuļš, gan arī ļoti azartiski nodarbi, bet arī vienmuļš darbiņš. Lūk. Labi. Tas arī bija viss, ko es gribēju šodien pastāstīt. Lūk. Pussaliņa foršā. Foršā pussaliņa. Šķiet tā migla visu dienu te turēsies.
Labi. Tas šogad bija pa ziemas copi viss. Tiksimies nākamā sezonā. Atā!